Nu, čau, čau, mani mīļie vēlreiz. Un vēl viena maza pasaciņa, ko mums stāsta arkturiešu grupa par to, kas pašlaik notiek. Ja, tātad tas ir 9. aprīlis, kad šī pasaciņa ir publicēta, un ko viņi mums stāsta. Tas katrā gadījumā man kaut kādā veidā iet asociācijās ar to mazo multanīti, ko es jums šodien tikko telegramā ieliku. Netaisos viņu likt, kā saka, kaut kādā citā kanālā. Tā kā tie, kas grib kaut ko zināt, laipni lūgtu vēlreiz uz telegramu kanālu, jo šeit tiek izlikti visi, manuprāt, mums visiem kopā svarīgākie temati. Tāda tiešraide, tikko tas. Un mēs esam visi gatavi skatīties arī konkrētas lietas šajos te, kā saka, tiešajos ēteros. Un tāpēc vēlreiz tie, kuri grib iegūt maksimumu no šī laika, un šis laiks ir unikāls, tie ir jau telegramas sarakstu visos šajos telegrama kanālos iekšā, un tie arī seko līdzi tam, kas tiek likts iekšā kanālos. Ar atsevišķiem izņēmumiem, bet šos izņēmumus mēs visi zinām. Un tā, viss ir kārtībā. Mēs tiekam pārbaudīti uz mūsu pieņemšanu, uz mūsu spēju samierināties ar varbūt mazliet atšķirīgu viedokli, bet viss ir kārtībā. Un tā tad aktorieši mums stāsta par spēcīgu pārmaiņu laiku. Laipni lūgti mūsu vēstījumā, dargie lasītāji un klausītāji. Pasaule ir iegājusi svarīgu un spēcīgu pārmaiņu laikā gan pašai zemei, gan tiem, kas dzīvo uz viņas. To es arī šodien jums jau divās pasaciņās visu izstāstīju, ka mēs esam burtiski pārgājuši citā laikmetā. Cilvēkiem, kas dzīvo patiesības apziņā, ir stabils pamats, no kura viņi var iepazīt un izprast tās pārmaiņas, un viņi var palīdzēt tiem, kuriem šobrīd ir grūtības izprast pasauli no tiem pamatiem, uz ko viņi stāv, kas ir būvēti burtiski uz plūstošām smiltīm. Viss notiek pēc plāna. Lai gan daudzi turpina turēties pie koncepcijas par ko, par to, kas notiks, kādu, kur un pat kā to visu pātrināt. Ziniet, ka dievišķais plāns ir un nekad nevar tikt ietekmēts vai pakļauts ierobežotām trīsdimensiju praksēm, kuru mērķis ir to ietekmēt. To nevar ietekmēt. Tumšie vairs, jeb tie, kas ir palikuši 3D matricā, to vairs nevar ietekmēt. Zeme ir un vienmēr ir bijusi dievišķā prāta ideālais, garīgais visums. Fantastiski pateikts. Bet tā kā jūs visi esat radītāji, tad tieši vairākuma attīstītā apziņa pacels un apgaismos kolektīvu tur, tajos augstumos, kur tas vairs neizpaudīs un neuzturēs dualitātes un atšķirības radītos darbus. Kad jūs beigsiet barot tumšos. Zeme beidzot ir sasniegusi garīgo gatavību kam vairāk, un tieši tas arī notiek. Pārmaiņas atspoguļo apziņas stāvokļus, jo apziņa ir radoša, formas saturs. Dievišķā apziņa ir viss, kas pastāv, bet to pilnībā var piedzīvot tikai tad, kad cilvēki
spēj uz to noskaņoties. Katru dienu arvien vairāk cilvēku pamostas dziļākai vienotības izjūtai, kas savukārt kalpo, lai atvērtu un paceltu pasaules apziņu līdz līmenim, kas pārtrauks barot daudzas pašreizējās dualitātes, atdalīšanas un citas spēku formas. Līdz ko jūs, draugi mīļie, sakiet, ka pifpafiņa vienā pusē ir labi, otrā pusē ir slikti, tā ir atdalīšana, tā ir dualitāte. Vienā pusē ir ar tādu ādas krāsu, otrā ar tādu. Vieni runā tādā valodā, otri tādā. Tā ir atdalīšana, tā ir dualitāte. Kā es teicu, mēs visi esam viens. Tas ir beidzot jāsāk saprast. Un šis enerģētiski spēcīgais laiks uz zemes nav domāts gļēvuļiem. Jūs, kas esat izvēlējušies kalpot zemē šajā laikā, nu brīžiem varat sajusties kā lidojošu bultu uzgaļi, kas saņem gan karstumu, gan pretestību. Daudzi no jums piedzīvo fiziskas, emocionālas, mentālas un pat garīgas problēmas, jo jūsu enerģētiskie lauki tiek attīrīti no ieilgušajām, vecajām, tā teikt, vēl kabatiņām, kurās ir vecās enerģijas, lai to visu aizstātu ar augsti rezonējošu gaismas enerģiju. Un fiziskie ķermeņi bieži vien ļoti atšķirīgi uz to visu reaģē. Jums var būt visādas problēmas, bet ir jāsaprot, ka jūs tiekat iztīrīti, izkasīti, izrīvēti no iekšpuses, ja viss vecais tiek versts ārā. Un viss, kas joprojām vibrē veco, un nu jau faktiski var pateikt izbeigto, ja pabeigto enerģiju 3D, izšķīst. Viss, kas joprojām vibrē veco, izšķīst. Neatkarīgi no tā, cik labi tas varētu būt kalpojis pagātnē. Un tikai tāpēc, ka trešās dimensijas apziņas lēnās, blīvās vibrācijas nevar saskaņoties ar smalkākām, augstākām frekvencēm, kas nāk uz zemi. Un tāpēc ļoti daudzas dvēseles šobrīd izvēlas aiziet. Apkārt zemē ir sapulcināts reizes 10, reizes 50 un varbūt pat 100 reižu vairāk eņģelīšu nekā tas bija vēl kādu laiku iepriekš, jo viņi visi ir, tā teikt, gatavībā numur 1, gatavi uzķert jebkuru augšu pejošu dvēselīti. Un tas nav saistīts ar to, ka šie cilvēki ir tādi vai savādāki. Viņu vibrācija vairs neatbilst šīm augstajām vibrācijām, kas mums nāk uz zemes. Un viņas nāk fantastiskas, to jūs ziniet arī no maniem vibrāciju apskatiem un citām pasaciņām. Un viss, kas notiek tagad un notiks tuvākajā laikā, ir virzīts atdalīšanas, apziņas izšķīdināšanai un viltus sevis sajūtai, kas to pavada. Ticiet, ka neskatoties uz to, ko jūs iespējams pārdzīvojat savā personīgajā dzīvē, viss šajā brīdī ir daļa no lielāka kopējā plāna, no lielākas kopīgās bildes, kas ved jūs cauri un pēc tam ārpus hipnozes, kurā jūs jau sen esat pieņēmis kā realitāti. Tātad tie, kuri guļ, tie, kuri vēl nav sapratuši, kas notiek vai sāk saprast, ļoti daudzi joprojām neizvēlas vēl tikt vaļā no šīs dualitātes un pāriet uz augstākām vibrācijām. Un lai gan katrs cilvēks ir individualizēta dievišķā apziņa,
Garīgi attīstīta apziņa automātiski izteiks daudz augstāk vibrējošu gaismas dievišķo enerģiju nekā tā apziņa, kas vēl joprojām ir piepildīta un saistīta ar dualitāti un atšķirtības uzskatiem. Viens ir tāds, otrs šitāds. Tā kā apziņa ir radoša, tā vienmēr sevi izpauž. Uzskati par dualitāti un atdalīšanos kalpo tam, lai bloķētu augstāk rezonējošu enerģiju plūsmu. Un tikai tāpēc, ka tās izpaužas un darīs to. Un līdz tam brīdim, kamēr šīs zemākās tiks iztīrītas, nav neizpaustas apziņas. Augsti rezonējošs apziņas stāvoklis automātiski un bez domāšanas plūst kā. Un tagad klausieties, vai jūs esat vienmēr šādās vibrācijās? Vienotība, mierīgums, uzmanība, laipnība, uzticība, mierinājums, arī vadība, pieņemšana, palīdzība, mīlestība un tā tālāk. Ja jums vēl kaut kas cits parādās, nu tad jūs vēl pavisam augstu līmeni sasnieguši neesat. Un tie, kas uztver šīs enerģijas, kaut kādā veidā jutīsies un tiks piesaistīti tām. Tomēr citi var tikt atgrūsti vai pat baidīties no šādām augstām vibrācijām. Un tomēr tas nav svarīgi, jo jūsu uzdevums ir būt bākai. Pārējie agrāk vai vēlāk mēģinās jums pievienoties, ja viņi to vēlēsies. Un tas ir tas, kas šobrīd ļoti labi bija pateikts tai multenītē, ko es jums ieliku telegramā. Ja? Jūsu uzdevums ir būt bākai. Un daudzi sāk izjust sava īstā es īpašības, jo ir garīgi tam gatavi. Un viens no reālā, ja patiesā es aspektiem ir līdztiesība vai pilnvarošana, ka jūs otru noliekat sev līdzīgu. Tā ir kvalitāte, ko bieži uzskata par varu pār kādu vai kaut ko. Un garīgā spēcināšana ir dievišķa īpašība, kas jau pilnībā piemīt katram cilvēkam, bet bieži vien tiek pārprasta vai pat netiek atzīta. Garīgās iespējas var izpausties tikai caur apziņas stāvokli, kas ir sasniedzis to, ko garīgā literatūra dēvē par mistisko laulību pēdiņās. Tas ir apziņu, ka vīrišķās un sievišķās enerģijas nav atsevišķas, bet drīzāk ir viena dievišķā veseluma, divas šķautnes. Ja tiek uzskatīts, ka viens aspekts ir pārāks vai svarīgāks par otru, tas bloķē garīgo iespēju izpausmi un pievieno enerģiju jēdzienam, kā iespējams ir vara pār kaut ko vai kādu. Jūs visi esat pazīstami ar uzskatiem, ka vīrišķo enerģiju padara pārāku par sievišķo. Nu, tas ir tāds uzskats. Liela daļa no tā ir rezultāts tam, ka pagātnes uzskatus uztver dzīvi tie, kas no tā kaut kādā veidā gūst labumu. Vīrišķā enerģija ir dieva būtība, darītājs, aktīvais aspekts. Tas, ko mēs iņ-jaņ zīmē saucam par sauli, par gaišo. Un sievišķā enerģija ir mīlošais, intuitīvais, maigais dieva aspekts. Tie nav atsevišķi, bet drīzāk ir domāti, lai izpaustos kā viens vesels, fiziski, emocionāli, mentāli un pat garīgi.
Esmu jums jau stāstījusi un teikšu vēlreiz. Mums ir divas smadzeņu puslodes. Un mēs līdz šim esam pieraduši dzirdēt pamatā kreiso puslodi, tā ir loģika. Tas ir mūsu vīrišķais. Bet mēs galīgi neesam pieraduši dzirdēt mūsu smadzeņu labo puslodi, kas ir intuīcija. Jo intuīcija čukst, bet kreisā puslode, varenais, izpausme, vīrišķais, tas mums tādā ditīgā pavēlošā balsī dod visas komandas. Un līdz ar to intuīcija bieži vien pazūd. Un mūsu uzdevums arī no visiem maratoniņiem, visa tā, ko es mācu, ir sākt beidzot saklausīt savu intuīciju. Un tie nav atsevišķi, bet drīzāk domāti, lai izpaustos kā viens vesels. Internetā varat atrast bildītes, kur augstāku civilizāciju būtnēm smadzenes ir nevis divas atsevišķas puslodes, tas arī ir dualisms. Tā arī ir sašķeltība, ar ko tumšie mūsu speciāli, tā teikt, aplaimoja. Ja? Augstāku būtnēm smadzenes ir kā viens vesels, viņas nav atdalītas. Un līdz ar to viņi ļoti labi spēj gan loģiski domāt, gan spēj būt ar ļoti dziļu intuīciju. Un prāti, kuros joprojām ir uzskati par dualitāti un atšķirību, vīrišķās enerģijas aktīvo aspektu interpretē kā pārāku par sievišķo, jo šķiet, ka tas dara vairāk un cilvēkiem patīk darīšana. Salīdzinot, sievišķā enerģija šķiet nav darīšana. Ticība vīrišķajam pārākumam bloķē dievišķās, sievišķās enerģijas plūsmu, kas ir vitāli svarīga un nepieciešama līdzsvarotam rezultātam visos līmeņos. Dievišķais, sievišķais dod intuitīvu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, intuitīvu. Un bez šīs intuīcijas, bez šīs sievišķās daļas, jūs saņemat to, ko jūs redzat šobrīd apkārtējā vidē. Ja? Pifpafiņas, vardarbību, naidu un visu pārējo, ko mēs piedēvējam tumšajiem. Tas ir apvainojums Dievam un faktiski elkdievības akts, lai ticētu, ka Dieva sievišķais aspekts ir mazāks par Dieva vīrišķo aspektu. Abi ir viena visur esoša, visu zinoša, visvarena veseluma šķautnes, kas ir pilnībā klātesošas uz zemes katrā vīrietī un katrā sievietē. Ik viens no mums ir dzīvojis dzīvi gan kā vīrietis, gan kā sieviete, un tāpēc tik daudz šajā laikā mulsina dzimuma identitāte. Atcerieties, ka jūs esat apziņa ar ķermeni un nevis ķermenis ar apziņu. Un pilnvarošana ļauj cilvēkam mīļi pateikt otram, tā ir līdztiesība, paldies par tavu viedokli, bet es izvēlēšos darīt to vai to vai to. Un šī pilnvarošana, jeb līdztiesība, ir mīlēt un cienīt citus vienlaikus, nekad neļaujot viņiem dominēt vai kontrolēt jūs. Un tas ļauj jūsu vīrišķīgajam aspektam izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus, vadoties pēc jūsu sievišķā aspekta mīlestības apsvērumiem un intuīcijas. Un šī līdztiesība reizēm var nozīmēt stingru runāšanu ar citu, izmantojot vārdus, ar kuriem viņi var saistīties, vienlaikus klusībā atzīstot,
cilvēka patieso, reālo es. Un daudzas organizētas reliģijas māca, ka tikai viņiem ir visas atbildes par Dievu, un ka tāpēc jums ir jātic tam, kam viņi tic, vai arī jums ir jāsaņem sots. Reklāmdevēji jums saka, ko jums vajag pirkt un ēst, vai ka notiks kaut kas slikts. Visādi citādi līderi, ģimene, pedagogi, eksperti un tā tālāk jums saka, kam ticēt. Un šī krāpšana ir kļuvusi jau nevaldāma. Garīgā spēcināšana ir apziņas stāvoklis, kas stiprina intuīciju un ļauj mīlestību pieņemt un stāvēt izvēlēs un lēmumos bez vainas, šaubām, bez sajūtas mazāk nekā vai nepieciešamības izpatikt. Un jūs esat gatavi ļaut izpausties jau tā pilnībā klātesošajām pilnvarām jūsu iekšienē. Mēs esam arkturiešu grupa. Tā!